Čau visiem! Šajā video pastāstīšu, kas ir Etsy rezerve, kāpēc Etsy rezervē jūsu naudu, un arī pastāstīšu, kā mēs tiekam no tā vaļā un varam acu mirklī dabūt savu naudu jau tanī pašā dienā ārā no Etsy konta. Tā kā jā, kas mums ir nepieciešams, ejam iekšā mūsu Etsy kontā un parādīšu, kur vispār atrodas mūsu rezerve un kā mēs vispār varam redzēt to. Kad mēs uzspiežam orderus, mēs redzam, ka pie orderiem redziet order reserve. Tas nozīmē, ir rezervēta naudiņa. Šeit varam uzklikšķināt un pastīties, ka šo summu rezervē Etsy. Tad mēs ejam atpakaļ uz finansēm un uzspiežam payment account. Un šeit mēs redzam to kopēju summu, cik Etsy ir rezervējis. Un šeit mēs redzam arī pasūtījumu skaits, cik ir rezervēts. Kas vispār ir rezerve? Rezerve ir principā Etsy jums liedz izņemt tekošo naudu, jo viņi uztraucās, ka jūs netiksiet galā ar refundiem un tā tālāk, un tāpēc viņi rezervē jūsu naudiņu, ka viņi paši to tiks galā, un lai jums ir mazāk ko darīt, principā. Bet, tas ir diezgan stulbi no viņa puses izdomāts, bet, ar šo mums jāsadzīvo, un, to mums liek virsū bots. Iemesls rezervē varbūt sākot no sliktas atsauksmes, neizsūtīt laicīgi paciņa, varbūt ir kaut kādas sūdzības un tā tālāk, vai tas pats, ja jums pēkšņi ļoti daudz pasūtījumu parādījušies, tad arī rezerve var būt. Bet, principā, ko mēs esam noskaidrojuši, un šī arī metode strādā, kā šo summu mēs varam izņemt ārā, arī pastāstījuši. Nekas grūts nav. Mēs redzam, ka mums ir 27 pasūtījumi, un iepriekš, ko mēs visdrīzāk esam darījuši, un kur bija tā kļūda, kad mēs uzspiežam pie pasūtījumiem, mēs sūtam ārā vai ierakstam vienkārši, ka, piemēram, es vakar nodevu pasūtījumu, es ierakstīju, ka paciņa ir izsūtīta, es esmu nodevis uz druku, un viņi ir izsūtīti, bet teorētiski viņi vēl nav izsūtīta, jo drukā tas ir līdz 24 stundām viņi mums izdrukās ārā to visu, tā kā trackings var parādīties ar nākamā dienā. Un, lai tas neaizkavētos, ko mēs darām, mēs ierakstam vienkārši sūnu. Šī ir laba metode, ja jūs negribat, lai jūs paka aizkavējas sūtīšana. Principā, ja paciņa nav izsūtīta, klients jebkurā brīdī var kancelot pasūtījumu un tur, principā, viņam pat nevajag būt nevienam attaisnojumam. Bet ar to nav, tāpat būs rezerve. Iepriekš mūsu vaina gan jau bija tā, ka mēs sūtījām ar Deutsche Postu ārā visus, tas pats pie Finlanda, mēs uzspiežam DHL, Express un viss. Un šeit bija tā kļūda, ka katrā valstī ir savs final delivery, ja mēs sūtam ar Deutsche Postu. Šis ir sarakstīns, kas jums jāieved iekšā, ja ir bijis pasūtījums no konkrētās valsts. Piemēram, mēs redzam, ka mums šis pasūtījums ir Finlanda. Mēs atrodam šeit Finlandu un ierastam vienkārši šo postī. Un, kad mēs uzspiežam tu, ierakstam others, un šeit postī vienkārši. Un šeit ierakstam vienkārši sunu, ka trackings drīz būs pieejams. Šeit jūs arī varat, kad tiks izsūtīts, ship date, tomorrow var atzīmēt vai today. Tas arī jūs varat kā koriģēt, bet es pārsvarā šo nemainu. Un uzspiežam complete. Un, piemēram, Amerikā arī tas pats. Mēs redzam, ir pasūtījums Amerika, mēs uzspiežam šeit, others, un atrodam United States, OSPS.
un uzspiežam complete. Un, piemēram, es vakar esmu nodevis pasūtījumu, es ierakstīju ask seller un sūtījums bija uz Ameriku. Ko es tagad daru? Nākamā dienā redzam, order reserve mums ir uzlikts, un es ieeju iekšā šeit, mums 27 pasūtījumi, 3, un šeit available deposits ir 0, ko mums šodien izskaitīs. Izskait naudu 2:30, nauda ir klāt ap 5 kaut kā plus mīnus. Es ieeju iekšā drupas sistēmā un uzspiežu labā pusē ir tracking sadaļa. Redziet, šeit ir tā, ka OSPS ir ievadīts, bet viņš ir joprojām rezervē. Kāpēc? Jo vienīgā valsts, kur viņam vajag būt pirmajam trackingiem, redziet, piemēram, es uzspiedīšu virsmu, viņš uzliks uz izsekošanu. Un šeit pre-shipment viņš gaida, kad no Latvijas tiks piegādāts tas 2-3 dienas līdz Amerikai, un kad viņš pats būs piegādāts Amerikā, šeit parādīsies cits vispār, ka ir saņemta paka, un drīz viņu izsūtīs klientam pa taisno, un kad šeit parādās trackings, tad naudiņa noiet no rezerves nost. Ar OSPS tā ir vienīgais, ka mums jāgaida, bet ar pārējiem mums daudz ātrāk tas notiks. Paņemsim šo pasūtījumu, ievadīsim iekšā, redzam, ir printed. Es uzspiežu šeit un redzat, man ir trackings. Es ieju šeit, iekšā pasūtījumā, patinu, redziet, šeit es vairāk editot nevaru paciņu. Un redzam, tā paka ir uz rezerves. Ko es šeit daru? Es uzspiežu add package. Šeit es uzspiežu others un OSPS ierakstu un ray trackings. Refreshojam. Mums bija 27 pasūtījumi iepriekš. Ejam iekšā finansēs paymentā. Redziet, viss ir viens jau vaļā. Šeit jūs arī esat principā ieinteresēti arī sūtīt paciņu ar trackingu. Piemēram, es pats personīgi sūtu uz United Kingdom bez trackinga. Un es reiķinos ar to, ka man vienkārši tā nauda būs aizkavēta. Jā, es nopelnīšu eiro vairāk, bet tā nauda man aizkavēsies 45-30 dienas kāku reizi. Tā kā izvērtēt, vai jums ir izdevīgi un sūtīt, principā, pasūtījumu bez trackinga. Varbūt jums ir jāpārēķina viss, kā jūs strādājat, kā izsūtat, un jāpārēķinīs par shipping policies. Francija. Labs piemērs būs. Uzspiežam Franciju un nokopējam vārdu uz vārdu. Ejam atpakaļ šeit un redzēt, ir mums trackings. Tas, ko mēs šeit daram, uzspiežam, redzēt, tracking šeit mums nav nekas, add package. Ievedam trackingu un ejam iekšā sarakstiņā un pārbaudam, piemēram, Francija, mums ir La Poste. Varam nokopēt. Others, La Poste. Add order. Redzēt, ir šeit rezerve, es refrešošu lapu. Vēlreiz. Un redzēt, rezerve ir pazudusi. Un redzēt, šeit arī trackings parādījies. Viņš sapratis, jo viņš ir lokālā pastā. Ir marketingā un finance un payments. Redzēt, jau vēl viens, jau tā naudiņa jau vairāk paliek. Un tā jūs dariet ar visiem saviem pasūtījumiem. Nekas grūts nav. Sekot līdz, kad ir izsūtīts, ieliekat trackingu un rezerve principā pazudīs. Tā kā cīnaties, nekas traks tas nav. Un lai veicās.